Esiet sveicināts, mīļās Radio Merkurs klausītājs un klausītāji, kā katru sestdienu 10:10 ar atkārtojumu nākošajā piekdienā 16:00. Mēs ļaujam jums ieklausīties raidījumā Gaita, kur mēs runājam gan par cilvēku slikteņiem, gan par cilvēku atsevišķu gājumu. Un mēs runājām arī par tādiem pašattīstības jautājumiem, par garīgām izaugsmu, par garīgās izaugsmas meklējumiem. Un ir dažādās garīgās prakses pasaulē, un maldās tie cilvēki, kur domā, ka tas viss ir kaut kas reliģisks un kaut kas tāds ārkārtīgi mistisks un nesaprotams. Protams, daudzas lietas ir mistisks un nesaprotams. Tad, kad cilvēks aiziet skolā uz 1. klasi, viņš tur bērnārzā ir iemācīts tur pa druskai lasīt, viens otrs jau prot labāk lasīt. Visas lietas notiek lēnām, sākot ar pirmo burtiņu, ar A burtiņu, un tā tālāk uz priekšu. Un ļoti pareizi es te skatos tajā Sai Babas saķes, Sai kustības tādā bukletiņā, ir tāds teikums šeit, ka nav jēgas sniegt garīgās zināšanas izsalkušajiem. Nabagais un slimais nekad nesapratīs šīs pamācības. Izsalkušajiem vispirms jādod ēst. Ja jūs runāsiet ar viņiem par dvēseli, viņiem nebūs intereses. Tādēļ centieties vispirms rast zāles pret badu, slimībām un analfabētismu. Jā, tas analfabētisms ir jāsaprot daudz plašākā nozīmē. Un tas ir pat 21. gadsimta analfabētisms, kad mēs dzīvojam it kā tādā ļoti attīstītā laikmetā. Bet cilvēkiem pašiem atrast sevi, tas laikam ir visgrūtāk. Un ceļš uz sevi ved caut daudz cilvēku tā, aiziet mūžībā, savu mūžu vispār nemaz nenodzīvojuši. Tā saka mūsu tautas daina. Bet es šeit šodien ne par dainām runāšu, bet es turpināšu ielūkoties Sai Babas grāmatā, Sai Baba uzrunā rietums. Un šeit ir daudz interesants dažādas domas. Un tas ir visam gadam, katrai dienai rakstīts. Un es šeit ielūkošos tagad jūlija mēnesī. Un šajā raidījumā mēs tā līdz 13. jūlijam ielūkosimies 12 dienās. Tātad 1. jūlijas. Šodien ej pasaulē ar apņemšanos redzēt un dzirdēt tikai pozitīvo. Neievēro neko, kas tev nepatīk, kas ievaino tavas estētiskās jūtas un neatbilst tavai morālei. Redzi un dzirdi vienīgi skaisto, labo, pilnīgo. Daudz cilvēki ir kā apmāti, viņi šķendējas par to, ko paši nevar mainīt. Cilvēks zākājas par savu apkārtni, respektīvi par pasauli ap sevi. Pie tam uz zemes viņš ir tikai tādēļ, ka ir tik cieši saistīts pie tās. Skaties un klausies pilnīgo, un tādējādi kļūsi brīvs. Dzirdēt un redzēt labo un skaisto nozīmē aktīvi atvērt sev jaunām enerģijām. Tas ir tā, ka tu pārmaini savu skatienu un apzināti izšķiries par pozitīvo, bet negatīvo atstāji malā. Pamēģini to vienreiz, un tu redzēsi, cik daudz tu pēkšņi atklāsi it kā tik apslēptā Dievā, jo Dievs vienmēr ir redzams. Tas ir atkarīgs tikai un vienīgi no redzes viedokļa. 2. jūlijas. Turies vidū, neļauj ekstrēmiem sevi paveidināt. Galējas jūtas rada problēmas. Neusticies jūtu uzplūdiem. Tie tevi ātri var novest nelaimē. Pārmērīgs prieks, niknums un naids kaitē tavai dvēselē, jo neļauj tev palikt tavā vidū. Sargājies arī no kaislīgām jūtām pret kādu cilvēku. Kaislība vienmēr ved uz vilšanos, jo kaislība ir jāiens uz trakā zirga vārdā Maija, tas ir ārējā pasaule, malda. Kaut kad viņš tevi nometīs, un tu varēsi būt priecīgs, ja iekritīsi tikai staignājā. Ja tu kritīsi uz cieta akmens, tu vari salauzt visus kaulus vai pat laust kaklu. Tu nebūtu pirmais, turies vidū. Ja tu gribi būt pārmērīgs, tad tu nostājies pret Dievu. Viņš var ar to tikt galā. Viņš ir vienīgais, kas tev nekad neliek patiešām vilties. Kaut arī viņš reizēm ne tā izturas, kā tu vēlies. Turies vidū, tāpēc nozīmē
Mācies gaidīt, esi pacietīgs, neko nepārspīlē. Kas lietas pārspīlē, tas pazaudē sevi un lietas. Atteikšanās ir vissvarīgākais priekšnoteikums pareizai darbībai. Savu darbu pasniedz man un darbojies ar apziņu, ka es esmu tavas gribas, tavu spēka un visu tavu spēju avots. 3. jūlijas. Kādēļ tev ir tavs ego? Lai atrastu savu es. Un ko tu dari? Tu ļauj savam ego sevi kā suni pavadā visur apkārt vadāt. Tāpēc es tev iesaku kaut ko citu. Baudi apzināt savu ego. Domā, es esmu es. Dziļi sevī jūt, ka tu esi es un nekas cits. Vienreizējs, neatkārtojams. Jūti to pavisam skaidru vairāk un vairāk. Nepazaudē šo izjūtu. Saglabā to, lai tā tiešām kļūst par tavu izjūtu. Kad tu kādu laiku būsi ar to nodarbojies, tad tu pats no sevis tu pamanīsi, ka gribi tikt tālāk. Tagad maini praksi un saki, es esmu viņš. Tas tev dos pavisam jaunu spēku. Pēc kādu laiku šo praksi nomaini ar es un viņš esam viens. Paliec pie šīs prakses, un tu piedzīvos, ka tā pati no sevis mainās. Tu varēsi vairs domāt tikai par viņu. Visa dualitāte ir beigusies. Ganēšam ir tikai viens ilknis. 4. jūlijas. Uzmani savu prātu. Tavs prāts ir liela vērtība, un vēl lielāks briesmas. Ar prāta darbību tur var nonākt un palikt uz ceļa pie Dieva. Ar prāta palīdzību tu vari visu pārbaudīt, kas tev nāk par labu un kas tev kaitē. Vai kaut kas ir tīrs vai netīrs, svēts vai slikts. Prāts kā vivēka izšķiršanas spēja ir liela dāvana, ko Dievs ir devis cilvēkiem, lai viņi sevi īstenot. Prāts ir neizmērojams iekšējs spēks. Ja tu to izmanto pareizi, tas svētī tavu dzīvi. Ja tu to neizmanto vai dari to aplam, tas tev var maksāt dzīvību. Un kā tu vari to pareizi izmantot? Vērš savu prātu uz Dievu, atkārto Dievu vārdu, skandē Gājatri mantru, meditē, domā pozitīvi. Pozitīvas domas ir milzīgs spēks. Ar pozitīvām domām tu vari savu nākotni ietekmēt uz labu un pasargāt sevi no negatīvu domu sekām. Nekrīt par upuru šaubām, ja sākumā tev ir grūti. Tavai karmai arī ir nozīme. Gājatri mantra un nārmas marana, Dievu vārdu atkārtošana, tev katrā ziņā atbrīvos no negatīvas karmas. Veido pats savu dzīvi, padara to pozitīvu ar garīgu praksi. Absolūti droši ir tas, ka tā tu savu dzīvi padarīs pozitīvu. Katru neveiksmi uzskat par stimulu darīt vēl vairāk. Atkārto Dievu vārdu. Dari to, un Dievs būs tavā pusē. Jo pārmasmarna neizbēgam velku Dievu pie tevs. Un ja Dievs ir ar tevi, negatīvais tev nekā nevar izdarīt. Tu domās pozitīvi un labvēlīgi ietekmēs savu likteni. Pie tam domā, tā ir Dieva vēlēšanās, ka tu esi sekmīgs. Viņš patiešām dara visu, lai tev būtu sekmes. Tava veiksme ir viņa prieks. 5. jūlijas. Vēlmes tevi pavada visā zemes dzīves laikā. Vēlmes rodas tādēļ, ka tu uz zemes atnāc ar kādu ļoti stipru vēlmi. Tavs es ilgojas pēc svētlaimes, ko pārdzīvoja viņa pasaulē. Tavs ego šo vēlmi īsteno tā, ka meklē laimi pasaulē. Viņš meklē to visu mūžu, un tā daudzas mūžas. Šo meklējumu jēga ir asināt tavu apziņu. Ar saviem pārdzīvojumiem un dziļām pārdomām kādu dienu tu nonāc pie tā, ka laime meklē un atrod sevi, nevis ārējā pasaulē. Ja tu to atrod, beidzas kā tavs vēlmes, tā arī meklēšana. Līdz turienei ir tāls ceļš, jo maija, tas ir ārējā pasaule, tēlo tavā priekšā, ka visu, ko tu meklē, tu varētu atrast pasaulē. Bet vienīgais, ko tu šeit iegūst, ir valgi, kas tevi sien pie zemes. Ar to es nedomāju, ka viss, ko piedāvā pasauli, ir slikts. Problēma pastāv kā aizvien, ne pasaulē, bet tevī.
tas ir tavā prātā. Prātam piemīt īpašība piesaistīties kaut kam materiālam. Domas rada saites, kuru dēļ tev agrāk vai vēlāk nāks ciest, jo visam pasaulīgajam ir savs laiks. Kaut kad tas paiet. Ja tu esi piesaistījies, tad zaudējumu izjūti kā sāpes. Tāpēc zelta likums skan tā: baudi savu dzīvi, baudi visu, ko Dievs tev labu dāvina, izmanto to un padari bagātāku savu dzīvi. Taču nepiesaisties ne lietām, ne cilvēkiem. Dzīvo tā, lai visu varētu jebkurā brīdī atdot. Nejūtot ne visniecīgākās sāpes. Pastāvīgi domā, Dievs man to ir devis, viss ir viņa varā. Ja viņš to atkal paņem pie sevis, man ir jābūt vienīgi pateicībai par to, ka man bija ļauts tik ilgi to paturēt. Baudi pasauli un pastāvīgi apzinies, ka pie baudīšanas pieder arī nepiesaistīšanās. Kas nevar laist vaļā, tas nevar baudīt, ja viņa galvā nepārtraukt mīt bailes zaudēt. Mīli dzīvi, mīli krāšļumu, kas ir ap tevi, mīli Dievu, kas tev to visu ir devis, un esi laimīgs par to, ka viņš tev ir dāvājis iespēju laist vaļā, kas tev ļauj baudīt visu, un beigās tādēļ nav jācieš. 6. jūlijas. Tā sauktajām industrijas zemēm ir vara uz zemes. Gandrīz visas tās ir kristīgas zemes. Tāpat 1. un 2. pasaules karā piedalījās gandrīz vienīgi kristīgas zemes. Tās skaidri parāda, cik ļoti Kristus mācība ir zaudējusi savu jēgu. Tas ir sirdi šajās zemēs. Kristus mācīja sirds spēku, varu, ceļu no tiem laikiem līdz mūsdienām, ceļā no tiem laikiem līdz mūsdienām ir palikusi vairs tikai vara. Tālākā problēma kristiešu zemēm ir tā, ka tas, kas palicis no Kristus mācības ar laiku ir arī sagrozīts. Piemēram, mācība par kāramu un atpakaļ piedzimšana ir pilnīgi pazaudēta. Tas nozīmē lielu nelaimi neskaitāmiem cilvēkiem. Ar vārdiem šīs nelaimes lielums nav aprakstāms, jo miljoniem un miljoniem cilvēku tā iegrūd vispirms nezināšanā un pēc tam nelaimē. Cik daudzi būtu rīkojušies savādāk, ja būtu zinājuši, ka viņu darbiem nāk līdzi lielas sekas, un tas nevar izlīdzināt, un tās nevar izlīdzināt ar vienu lūkšanu, 2 gājieniem uz baznīcu vai ar kādu lielāku ziedojumu. Visi tie cilvēki prāti jaucēji, kas gadu simteņiem bija grūduši cilvēks nelaimē, bija konfrontēti, piemēram, ar Hitleru, Staļinu un līdzīgiem dēmoniem, lai caur ciešanām mācītos. Tāpēc izvairies citus izmantot. Tavs ķermenis nedzīvo mūžīgi. Šodien tas var būt balts, bet viņa konts melns. Rīt tavā nākamajā mūžā var būt otrādi, un tev uz savas ādas būs jāizcieš tas, ko tu šodien nodari citiem. 7. jūlijas. Neticēt agrākajām dzīvēm ir ne tikai muļķīgi, bet arī bezsirdīgi. Taču vissliktākais šī lietā ir tas, ka rodas pilnīgi nepareizs priekšstats par Dievu. Vai tu vari iedomāties, ka es esmu tik nežēlīgs, lai nosodītu kādu vēseli uz pazušanu, turklāt uz mūžīgu pazušanu? Kā lai to savieno ar manu bezgalīgo mīlestību? Tu esi tas, un es esmu tu. Kāpēc man jāgrib pazaudēt kādu daļu no mana es? Tas ir neiespējami. Katrs būs izglābts. To es vienmēr esmu atkārtojis. Un es nesatricinām palieku pie saviem vārdiem. Neizbīsties par bardzību, ko tu reizēm pasaulē redzi, dzirdi vai pat piedzīvo. Tas viss būs 10-kārtīgi atmaksāts. Bez ciešanām tavs sirds palikt noslēgt. Bez savām ciešanām tu būtu citiem, bet sevišķi pats sev vislielākais ienaidnieks. Tagad tu jautā, bet kāpēc pasaulē jābūt tik brutālai? Vai Dievs nebūtu varējis citādi iekārtot? Atbildi ir nē. Dievam nav nekādas citas izvēles, kamēr cilvēkam ir brīva griba. Brīvā griba prasa, lai cilvēks mācītos caur ciešanām. Brīvā griba, no kuras neviens cilvēks negribētu atteikties, nosaka, ka viņš nevis no mācībām, bet vienīgi no piedzīvotā un pārdzīvotā mācīties var
un grib. Dievam jāizpilda cilvēku vēlēšanās, jo, ja viņš šeit iejauktos, brīvā griba būtu vienīgi tukši vārdi, skaņa un dūmi. Bet, lai katram būtu iespēja no savām kļūdām mācīties, ir atkal piedzimšana un kādams likums. Līdz ar to katram ir sava iespēja mācīties tieši to, kas viņam ir jāmācās. Un tas ir spēkā, kaut arī cilvēks paliek savā gribā ierobežots. Tādēļ es varu teikt, ka katrs būs izglābts, ka radīšanas plāns ir pilnīgs un ka katrs ir ieguldināts manā mīlestībā. 8. jūlijas. Dieva darbs vienmēr ir ļoti precīzi. Dievs neko nedara pa pusēji nepilnīgi. Turklāt viņš visu rada pilnīgi harmoniski un estētiski. Ka šodien vairs nav estētikas, ka jūsu māksla faktiski par mākslu nepavisam vairs nav nosaucama, parāda, cik tālu jūs esat no Dieva. Jūs esat tik tālu attālinājušies, ka Dievam pašam jāiemiesojas, lai jūs glābtu. Bez Dieva palīdzības pasauli nevarētu izglābt. Šī zīme parāda, cik slikti ir ar pasauli. Pie tām patiesības labāk es gribētu piebilst, ka pasauli ne pirmo reizi ir nonākusi tik kritiskā punktā. Tādēļ arī Dievs nenāk pirmo reizi. Viņš šo ceļu jau pazīst. Taču atpakaļ pie mākslas. Es saku, ar come from heart māksla nāk no sirds. Jūsu sirdis ir noslēgušās. Jūs ir iemūrējis jūsu pārvarīgais ego, kas ar jums dara, ko grib. Jūs sevi saucat par brīviem cilvēkiem. Bet es jums saku, jūs esat savu ego vergi. Ego jūs pilnīgi pārvalda un padara jūs aklus tādā mērā, ka jūs pat nepamanāt, ka savu sajukušo galvu riebīgos produktus uzskatāt par mākslas darbiem. Nav brīnums, ka tik daudziem no jums trūks dabas skaistuma izjūtas un pilnīgas estētikas. Dabu redz tieši ar sirdi, un neviens ainavs, ko tu uzlūko. Nav uzraksta, kas tev paskaidrot, kā tev tā jāsaprot. Daba ir pavisam vienkārša. Tā tieši iedaras tavā sirdī. 9. jūlijas. Esence visam ir dievišķā gaisma. Tas ir uz kādu mērķi vērst mīlestību. Katra akmens, katra metāla kodols ir gaisma. Zināms metāls vai dārgakmeņš tev tikai jāslīpē, un tie jau mirdz. Tie mirdz tāpēc, ka tajos ir gaisma. Ja gaismas tajos nebūtu, tie absorbētu gaismu, kas nāk no ārienes, un nespīdētu. Pamats struktūra visam, pilnīgi visam, ko tu redz uz zemes, ir gaisma. Tāpēc man ir tik viegli visu pārmainīt vai materializēt visu, ko vien es gribu. Vārdu visīstākajā nozīmē manā rokā ir gaisma. Gaisma rada, ko es gribu. Tā nevar savādāk. Padomā par to visu, kad tu ieeji savu ķermeņa apziņā, vai tanī esi, tu esi gaisma. Tādēļ tu neesi tavs ķermenis. Tavs ķermenis ir iznīcīgs. Tu tāds neesi. Tavi ķermeņi nav bijuši pasargāti ne no vienīgas nāves, bet tu no neskaitāmām. Cieni, sargā, kop savu ķermeni, bet sevi identificē ar to, kas tu patiesībā esi. Neierobežota gaisma, esence visam. 10. jūlijas. Šodien cilvēku vērtē pirmām kārtām pēc viņa sasniegumiem darbā. Kāds varētu būt pat pēdējais riebeklis, bet ja viņam kaut kas ir paveicies, viņa darbā, tad viss ir kārtībā. Cilvēka novērtējums pēc viņa padarītā kvantitātes ir augstākā mērā negudrs un bīstams. Cilvēku paveiktajam kā kvantitātei, tātad vērtējot tikai pēc tā, cik viņš ir padarījis, ir absolūti otršķirīga nozīme. Izšķirīgs ir tikai viens – viņa raksturs. Raksturs ir zināšanas un mīļuma sajaukums. Gan zināšana, gan sirds ir veidojusies cauri daudziem mūžiem. Tās raksturo cilvēku. Tāpēc vecākiem un sabiedrībai vajadzētu darīt visu, lai veicinātu bērnu, skolnieku un studentu raksturu attīstību. Bērnu raksturs šodien ir kāds zemes liktenis rīt. Tāpēc cieni savu raksturu. Tas ir vissvarīgākais. Pievērs uzmanību arī tev uzticēto cilvēku raksturu attīstībai. Sastop viņus ar mīlestību.
zini, uz ko viņi virzās, kur viņi jāsaprot, kur viņiem jāmācās robežas, no kā tev viņi jāsargā un ar ko jākonfrontē. Rakstura mērķis ir likt tev zināt, kā apieties ar sevi un citiem cilvēkiem, jo rakstura sirds sastāv no mīlestības un cieņas, un tev māca pret citiem tā izturēties, lai veicinātu viņu smalkjūtību un līdz ar to spēku. 11. jūlijas. Sevis transformācija šodien ir plaši izplatīts kases gabals. Katrs, kas grib, rakst šo brīnumu vārdu uz savu veikalu izkārtnes un gūst pasakainu apgrozījumu. Neīstie guru un pravieši ir sastopami bariem jebkurā vietā un bagātīgi atalgot jūsu aklumu un slinkumu dēļ. Viņiem patīk dzīvot ērt un tādā pašā laikā spraigi un uzjautrinoši. Un šie neīstie skolotāji var arī sevi transformēt 3 reizes velkot. Vienreiz viņi jūs pievelk ar lētiem lozungiem un aplam kvēli, tad viņi jums izvelk naudu no kabatas, un beidzot ar jūsu pulcēšanos un jūsu naudu viņi kļūst tik pazīstami, ka pievelk vēl vairāk cilvēku. Līdz ar to viņu māņa lozungu vēl vairāk izplatās. Dzīvība ir dāvana, darbs ir žēlastība. Ja tu tos abus neredzi, tev nav ko brīnīties, ja iekrīt uz mūsu laika pavadējiem. Nekrāpi pats sevi, neej šķietam vienkāršāko ceļu. Pilnīgi noteikti tas nav visvieglākais. Nebaidies ne no darba, ne no piepūles, bet uzskati to par Dieva žēlastību, ar ko tu vari sevi transformēt. Bet šoreiz īstajā jēgā. 12. jūlijas. Dievišķā kārtība ir universa elpa. Universā viss notiek visaugstākajā harmonijā. Dievišķā kārtība ir harmonija, kas nedzīvo pēc prēmas, mīlestības, saķes, tas ir patiesības, dharmas, godīguma, šanti, miera un ahimsas, tas ir nevardarbības, cilvēciskajām vērtībām. Tas nav saskaņā ne ar sevi, ne ar savu apkārtni. Universā nekas nenotiek nejauši, nekas egocentrisks vai pat egoistisks, nekas tāds, kas nevarētu atgadīties bez pilnīgas saskaņas ar maniem likumiem. Arī tavu elpu ir dievišķā kārtība. Vai tu to zini? Vai tu zini, ka bez dievišķās kārtības tu vispār nebūtu spējīgs dzīvot? Viss tavā dzīvē notiek tikai tādēļ, ka es vēlos, lai tev tā būtu un mana griba un mana mīlestība tavu dzīvi padarītu drošu. Tas viss izpaužas tavā elpošanā. Tava elpa ir dievišķā izpaudums caur tevi. Tādēļ, cik ilgi tu elpo, tik ilgi tu ar katru elpas vilcienu izpaudi, ka esi ar mani saistīts. Un tanī dienā, kad tu šķirsies no savu ķermeņa, tad pēdējais elpas vilciens būs tas mirklis, kurā tu pamanīsi, ka tu esi es. Ar šo zināšanu, kopš šīs dienas, dzīvo apzināti dievišķajā kārtībā, kas ir tevī. Pārkārtojies, un tu sasniegsi mani, pirms pametīs savu ķermeni. Un tā šodien mēs raidījumā Gaita ielūkojamies kārtēju reizi Sai Babas grāmatā Sai Baba uzrunā rietums, un šai garīgās atskārsmes un garīgās lietas varbūt ir daudziem cilvēkiem nesaprotams, jo liela daļa cilvēku dzīvo, kā saka, tikai nost no dienas uz dienu, neko neplānojot, nedomājot, ne garīgi kaut ko meklējot, ne attīstot sevī labas īpašības, ne meklējot pozitīvas izvēles, ne pozitīvu domāšanu. Un es varu novēlēt cilvēkiem, kuri kaut ko nesaprot, tomēr mēģināt ieklausīties vairāk tādās nesaprotamās lietās, aprunāties varbūt ar zinošākiem cilvēkiem
padalīties ar viņiem savās domās, savās šaubās, savā nezināšanā un tiekties uz zināšanām un mēģināt kaut ko saprast vairāk, nekā saprot vairākums, tā trulā masa, ar kuriem var darīt, ko grib. Es jums novēlu būt pašiem, katram atrast sevi, dzīvot saskaņā ar sevi, dzīvot saskaņā ar kosmiskajiem likumiem, dzīvot saskaņā ar radītāju, dzīvot saskaņā ar Dievu. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šodienas raidījumā. Ar jums pie mikrofona bija Inns Heidemans un par raidījumu labskaņu rūpējās Juris Lapīnsks. Un man Intam Heidemanim, kā parasti, jūs varat zvanīt pa tālruni 2638 5588, tātad 2638 5588 vai arī 67 52 7019, tātad 67 52 7019. Un paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos. Visu to labāko jums!